Senlaika dzelzs kolonna. Viena no galvenajām Indijas galvaspilsētas apskates vietām. Kolonna tika uzcelta pirms 600 gadu, bet tā nerūsē. Kā senie metinātāji iegūstēja nerūsējošo sakausējumu pirms 16 gadsimtiem, tas ir noslēpums. Mēs atklāsim senās nerūsējošā tērauda noslēpumu. Krievija. Militārs cietoksnis Baltijas jūras krastā. Uzcelts 19. gadsimtā. Ārpusēji ieroču bateriju aizsargā bieza dzelzs sloksne. Metāls pastāvīgi pakļauts jūras ūdenim un lietus ūdenim, bet metāls nerūsē. Lai gan tas atrodas ļoti skarbās apstākļos, metālam parasti metāla izstrādājumu burti tiek izlieti ar izvirzītu formu liešanas laikā. Tas ir daudz vieglāk nekā vēlāk atdalīt tos no cieta dzelzs. Uzraksts uz kolonnas Delī ir viltus. Tas tika izgatavots vēlāk. Dzelzs kolonna Indijā un Krievijas militārais cietoksnis ir izgatavoti no tā paša dzelzs, izmantojot to pašu tehnoloģiju tajā pašā laikā. Nabadzības gadsimtā. Pareizi tika norādīts cietokšņa būvniecības datums, un dzelzs kolonnai tika piešķirts vecums 1500 gadu. Šī ir senās nerūsējošā tērauda tehnoloģijas noslēpums.